Tā, esmu Antons, jā, dzīvoju savu labāko dzīvi Ilģu ciemā, jā. Kurš no Ilģu ciemā ir pabaldiet, lūdzu? Nabagie, jā. Ne tik dārgi biļetes, jā, ne tik dārgas biļetes, jā, ok, jā. Tā, ļoti foršs rajons, jā. Tur man rajona parādās viens jaunais bombzis dzerājs. Man ir tīpaši viņu žēl, jo viņš ir ļoti līdzīgs manam klases biedram. Viņš visu laiku stāv pie Maksimas, tā, iedot uz zālu! Bet man šķiet, karmiski ir ļoti slikti. Dot uz zālu, es tā ne. Bet kādreiz viņš man neļauj uziet Maksimā, tā, iedot uz zālu! Es tā uz zālu nedušu. Viņš tā padomāja sekundi. Bet uz salātiem! Nu, es tā padomāju, karmiski uz salātu ir ok, es viņam nopirku salātu. Bet, ir tāda lieta, ka viņš iegaumēja, ka es izskatos. Es katru reizi staigu Maksimā, viņš tā, Antoniņi, es tur saredzēju, sviesmaize ar lasi. 50% atlaidē, jā, bet esmu bombzis dzerējis, dzīvoju uz ielas, jā. Nedod Dievs, viņš uzzinās, ka pašlaik dzīvoja 1-3 istabu dzīvokļu, bļā. Antos dzīvoja uz ielas, 2 istabas ir tukšas, jā. Tev tādu salātu sagatavošu, jā. Jā. Tā, dzīvoju Ilģu ciemā savu labāku dzīvi, lietuviešu projekta, jā. Tas nav repa albums, jā. Tas ir paneļu huiņa, piecstāvīga jauda. Tur visi mani kaimiņi ir seniori, ja, visi seniori. Ja neņemt vērā mani visjaunākais Maija ir pati Maja nahuj, kas bija. Viss bija 65. gada, ja. Un tur joprojām 25. gads joprojām notiek kapņu telpas sapulce. Kad pulcē šitas babkas, ja, es domāju, kāda nozīme šitam, ja, ka viņi analizē zaudējumus kapņu telpa, ja. Cipas tā, šodien ar mums nav Allas Aleksandrovnas, viegls smilts viņa, ja. Šomēnes dāvam viņu šočikus uz pārējiem dzīviem iedzīvotājiem, un tāda lieta, jā. Runājot par nāvi, es kādu laiku atpakaļ mainīju pasi. Jā, kurš ne jums mainīja pasi kādu laiku atpakaļ? Papladiet, lūdzu. Jā, ītā. Jūs redzat, ka tas bija reklāmas ekrāna. Es vispār šoku, jā. Es mainu savu pasu, un tur bija uz ekrāna reklāmā. Nevajag būt egoistam. Ziedu savus organus jau tagad. Karoči vieta, kur jūs tikko paņemat manus kontaktus datus, kur es dzīvoju Ilģu ciemā, ja manu augumu, jūs tad piedāvājat tādu lietu uztaisīt, ja? Man liekas, kad viņi taisīja fotografiju, tas bija MRT aparāts, ja? Viņi vienkārši pārbaudīja, kas tur ar organiem, ja? Man liekas, mums Latvijā vispār vajag valsts programmu uztaisīt. Piemēram, atlido turisti lido Rīgā, un tur ir liels plakats. Laipni lūgti Latvijā, atstāj daļu no sevis šeit. Ja? Vai uz Līgu svētkiem tu brauc pa trasi, tur liels plakats. Dzer, ziedo, brauc. Būtu izcili forši, jā. Nu, organus es savus nav gatavs pašlaik ziedot, jā. Es varu kaut ko, man principā visi ir, man 308 gadi, man patīk uzdīvināt citam kaut ko. Piemēram, man liekas, esmu foršs dēls savai mātei. Es šogad savai mātei uz dzimšanas dienu uzdīvināju viņai pēdējo iPhone. Esmu foršs dēls, jā, man liekas, pēdējo iPhone. 7, jā. Es arī tev pateicu, Mat, tas būs tavs pēdējais iPhones. Vairāk nebūs, ja? Tu uzliec uz aizsargs stiklu, tur vāciņu, vispār neestiec viņu, ja? Pēdējais iPhones, kāpēc ne? Man vairāk patīk attīsties, ja, piemēram, es visu savu mūžu mācos angļu valodu, bļāc. Es kādreiz iemācīšu viņu pilnīgi perfekti. Kurš no jums zina perfekti angļu valodu? Papladiet, lūdzu. Nu, protams, nabagie, ja, no Ilgu ciemā, ja? Vispār, mans angļu valodas līmenis ir, zini kāds, began shotgun nahu, ja? Gribatos izšaut seju sevi, ja? Un mana draudzene pasniedzēja tā, Anton, vienkārši vajag vairāk tur sarunāties ar citiem, kurš angliski, ja? Bet man tādi draugi no bērnības, piemēram, Grīškama bērnības draugs, idiots, ja? Es kādreiz viņam, nevari kaut ko pateikt angliski, viņš tā, EA Sports. Into the game. Nu, idiots, ja, Grīška, ja. Jums vispār ir nauda? Nu, kādam ir, ja? Viss ir balstīts uz naudas ziņu, visur gaisa, nauda, ja. Katram taču ir kompānija, draugs, idiots, ja, kurš visu laiku tā, Anton, naudai vajag strādāt, jā. Jā, krišķianis, jā, kriptopidoras, jā, вот šitais, jā. Jā.
Tev nevajag strādāt, bet nauda jāstrādā, ja? Viņš man pateica, Anton, visaugstākais līmenis, kad tu guļ un nauda strādā, ja? Bet es atceros, bērnībā man bija tāda lieta, es gulēju, mans tētis strādāja naktsmaiņa rūpnīca, nauda strādāja. Katru gadu bija jauna dāvana, katru mēnesi gandrīz, ja? Ļoti daudz naudas vajag pašreizē, ja? Piemēram, es kādu laiku atpakaļ biju pie zobarsta. Jo iepriekšējā reizē es biju pie zobarsta pirms 200 gadiem, kad mācījos skolā. Viņa tā, Anton, tev ir zobi kā dievam. Vari vairs neatnākt. Es arī un neatnācu, ja? Un pēc 200 gadiem atnācu, viņa tā, Anton, tev ir 18 zobu caurumi. 18. Nevis 2, 4, 18. Mana mūte dzīvo kurmis nāku 18. Mana mūte ir 3 biljarda galdi, jā. Zobu feja vispār ahuja tik daudz, jā, 18, jā. Un viņa tā, vienkārši tev ir zemes sapes līmenis, un tas tev maksas 5000 eiro. 5000, es vispār ahuja, jā. Starp citu, es internetā redzēju, tur YouTubečika, ja? Viena meitene tur tādu teoriju pastāstīja, ka miniets, viņš pastiprina mutes dobumu. Ja tas ir pareizi kaut uz 1%, ja? Es gatavs veselu gadu ņemt aiz vaigas, ja? 5000 reizes par katru Eriku, ja? Būtu forši, ja modernas zobartniecības klinikas būtu dažas iespējas, 2 iespējas. Tu atnāci, tipā, Anton, te ir 18 zobu caurumi, ir 2 varianti, jā. 5000 eiro vai Genādijs! Vai arī bez biksem, viņš ir stand-up komiķis no Ilģu ciema, ja viņam nav naudas. Vispaldies, bija Antons, bija forši, jā!